Sveiki visiem! Šodien mēs runāsim par tēmu, kas ir kļuvusi par neatņemamu mūsu ikdienas sastāvdaļu – datorspēlēm. Datorspēles vairs nav tikai izklaide. Tās ir kļuvušas par rīku mācībām, sociālajai komunikācijai un pat ienākumu avotu. Spēļu industrija ir viena no pelnošākajām pasaulē. Tās apgrozījums pārsniedz gan kino, gan mūzikas industrijas ienākumus kopā. Tomēr šis milzīgais progress rada arī daudz diskusiju. Vai datorspēles tiešām nāk par labu cilvēkiem un sabiedrībai, vai tomēr tās rada atkarību un negatīvas sekas? Šajā video apskatīsim, kā datorspēles ir attīstījušās, kā tās ietekmē cilvēkus un sabiedrību kopumā, kā arī kā tās var tikt izmantotas arī mācību un projektēšanas procesā. Bet kas tad ir datorspēle? Datorspēle ir digitāla aktivitāte, kurā cilvēks piedalās izklaides, mācīšanās vai sacensības nolūkos. Tā bieži vien ir strukturēta ar noteikumiem, mērķiem un izaicinājumiem, kas liek domāt, rīkoties un sadarboties. Datorspēles var iedalīt daudz dažādos žanros, un katram no tiem ir savas īpatnības. Sāksim ar piedzīvojumu spēlēm. Šis žanrs galvenokārt koncentrējas uz stāstu, izpēti un mīklu risināšanu, ļaujot spēlētājiem pilnībā iejusties pasaulē. Piemēram, Red Dead Redemption, kur spēlētājs kļūst par bandītu Johnu Marstonu, izpēta plašo Amerikas rietumu vidi, piedzīvo stāstu un risina dažādus uzdevumus. Tālāk ir darbības spēles. Šajā žanrā galvenais uzsvars ir uz dinamisku spēles gaitu, ātru reakciju un precīzām darbībām. Lielisks piemērs ir The Last of Us, spēle, kas apvieno spraigu darbību ar emocionālu stāstu par izdzīvošanu postapokaliptiskā pasaulē. Tagad aplūkosim simulācijas spēles. Šis žanrs cenšas atdarināt reālo dzīvi, vidi vai noteiktas profesijas. Spēlētājiem tiek dota iespēja pārvaldīt cilvēkus, pilsētas, lidmašīnas vai pat veselas sabiedrības. Populārākais piemērs ir The Sims, spēle, kurā var veidot ģimenes, būvēt mājas, izvēlēties karjeras un pat kontrolēt tēlu ikdienas dzīvi. Nākamais žanrs ir sporta spēles. Šajās spēlēs tiek atdarināti dažādi reāli sporta veidi, piemēram, futbols, basketbols vai pat tenis. Spēlētāji var pārvaldīt komandas, trenēt sportistus un piedalīties turnīros, cenšoties kļūt par čempioniem. Viens no populārākajiem piemēriem ir FIFA. Tas ir futbola simulators, kas ļauj spēlēt gan pret datoru, gan pret citiem spēlētājiem tiešsaistē. Tagad pievērsīsimies platformeru spēlēm. Šis žanrs ir viens no atpazīstamākajiem video spēļu veidiem. Platformeru galvenais mērķis ir pārvarēt dažādus līmeņus, lecot pāri šķēršļiem. Viens no klasiskajiem piemēriem ir Super Mario Bros., kur spēlētājs kontrolē Mario, kurš dodas ceļojumā cauri dažādiem līmeņiem, lai izglābtu princesi. Nākamais žanrs ir lomu spēles. Tas ir žanrs, kurā spēlētājs ieņem konkrētu tēla lomu un attīsta to spēles gaitā. Šajās spēlēs svarīga ir izvēle, stāsts un tēla attīstība. Klasisks piemērs ir Dungeons & Dragons, sākotnēji galda spēle, kas kļuvusi par pamatu daudzu mūsdienu digitālo spēļu sistēmām. Žanrs šaušanas spēles ir viens no populārākajiem un dinamiskākajiem video spēļu žanriem. Šajās spēlēs galvenais uzdevums ir cīņa ar pretiniekiem, izmantojot dažādus ieročus un taktiku. Viens no pazīstamākajiem piemēriem ir Call of Duty, spēle, kas piedāvā intensīvas militārās misijas, realistisku grafiku un sadarbības režīmu tiešsaistē. Sacīkšu spēles ir žanrs, kas fokusējas uz ātrumu, reakciju un precīzu vadību. Šajās spēlēs spēlētājs sacenšas ar citiem dalībniekiem, kontrolējot automašīnas, motociklus vai citus transporta līdzekļus. Viens no ievērojamākajiem piemēriem ir Gran Turismo, realistiska sacīkšu simulācija, kas ļauj izjust īsta braucēja sajūtu. Puzļu spēles ir žanrs, kas izaicina spēlētāja loģisko domāšanu un problēmu risināšanas prasmes. Šajās spēlēs galvenais nav ātrums vai cīņa, bet gan prāta asums un spēja atrast pareizo risinājumu noteiktā situācijā. Klasisks piemērs ir Tetris, spēle, kurā spēlētājiem jānovieto krītošie bloki tā, lai tie veidotu pilnas rindas un nepārsteigtu ekrāna augšējo malu. Lai gan ideja ir ļoti vienkārša, tā prasa koncentrēšanos un ātru domāšanu. Nākošais žanrs ir izdzīvošanas spēles. Tās galvenais mērķis ir izdzīvot nelabvēlīgos apstākļos, pret dabas spēkiem, briesmoņiem vai resursu trūkumu. Spēlētājiem bieži vien jāvāc resursi, jābūvē pajumte un jārūpējas par pārtiku un veselību. Viens no populārākajiem piemēriem ir Minecraft.
Šajā spēlē spēlētājs nonāk atvērtā pasaulē, kur viss sastāv no blokiem. Dienas laikā var vākt koku, akmeni un citus resursus, bet naktī jāaizsargājas no briesmoņiem. Nākamais žanrs ir Battle Royale spēles. Spēlētāja galvenais mērķis ir izdzīvot līdz galam, kamēr teritorija pakāpeniski sašaurinās, piespiežot spēlētājus cīnīties. Uzvar tikai pēdējais palikušais. Viens no piemēriem ir Fortnite, kur spēlētāji uzkrīt uz salas, vāc ieročus, materiālus un cīnās savā starpā, veidojot būves un taktikas. Vēl viens žanrs ir cīņas spēles, kas koncentrējās uz duelēm starp 2 vai vairākiem spēlētājiem vai tēliem. Spēlētājiem jāapgūst dažādas kustību kombinācijas, sitieni un īpašas prasmes, lai uzvarētu pretinieku. Viens no piemēriem ir slavena spēle Mortal Kombat, kur spēlētāji izvēlas varoni un cīnās viens ar otru ar dažādiem īpašiem sitieniem un uzbrukumiem. Vēl viens žanrs ir ballīšu un ikdienas spēle. Šīs spēles ir vienkāršas, viegli pieejamas un piemērotas spēlēšanai vienam pašam ar tiešsaistes spēlētājiem, gan kopā ar saviem draugiem. Tās balstās uz jautrību, sacensību vai sadarbību, nevis sarežģītiem noteikumiem. Among Us – tā ir tiešsaistes spēle, kur spēlētāji sadarbojas uz kosmosa kuģa, bet starp viņiem ir viens maldinieks, kurš cenšas sabotēt darbu un iznīcināt pārējos spēlētājus. Tā izskatās, ka esam nedaudz aizskrējuši par tālu. Tagad atgriezīsimies video spēļu vēsturē, lai saprastu, kā viss sākās. Datorspēļu vēsture aizsākās jau 20. gadsimta vidū. 1952. gadā Aleksandrs Sandersons Duglas radīja pirmo digitālo spēli OXO, kas bija krustiņu un nullīšu spēles datorizētā versija. 1958. gadā fiziķis Viljams Higinbotams radīja spēli Teniss priekš 2. Spēli, kur 2 cilvēki varēja sacensties, izmantojot osciloskopu kā ekrānu. 1963. gadā notika pirmais lielais spēļu uzplaukums. Pēc 9 gadiem iznāca spēle Pong, kas bija vienkārša, bet ļoti populāra, un pēc tam sekoja klasiskās spēles kā Pac-Man, Space Invaders un Donkey Kong, kas kļuva par veselas paudzes simboliem. 1980. gadi tiek uzskatīti par videospēļu zelta laiku, jo šajā laikā nozare piedzīvoja strauju izaugsmi un tehnoloģiskos uzlabojumus. Būtisku videospēļu posmu iezīmēja 1990. gads, kad pieauga konkurence starp lielākajiem spēļu konsoles ražotājiem Nintendo, Sega un vēlāk arī Sony. Šajā laika periodā videospēles sāka attīstīt jaunā līmenī, no 2 dimensijas uz 3 dimensijas grafiku. 2000. gadi ieviesa jaunu elpu video spēļu nozarē. Tirdzniecībā tika palaistas tādas spēļu konsoles kā PlayStation 2, Xbox un Nintendo GameCube. Un no 2010. gada līdz pat mūsdienām video spēles turpina attīstīties, gan tehnoloģiski, gan sociāli. Attīstās arī jaunas konsoles, piemēram PlayStation 5, Xbox Series XS, kas piedāvā realistisku grafiku un plašu daudzveidīgu spēļu izvēli. Viens no spilgtākajiem piemēriem ir spēle Grand Theft Auto 5. Tās panākumi 3 dienu laikā pēc palaišanas tirgū nopelnīja vairāk nekā $1 miljardu ASV dolāru. Šajā laika periodā būtiski pieauga tiešsaistes spēlētāju režīmi un e-sports. Spēles kā Fortnite piesaistīja simtiem miljonu jaunu spēlētāju visā pasaulē, savukārt spēles kā CSGO nostiprināja e-sportu kā profesionālu sacensību veidu ar sponsoriem un vairāk miljonu dolāru balvu fondu. Mūsdienās datorspēles visbiežāk tiek saistīts ar izklaidi, taču pēdējo gadu laikā to potenciāls mācību un projektēšanas jomās ir būtiski pieaudzis. Viens no interesantākajiem piemēriem, kur spēle kalpo ne tikai kā izklaide, ir Cities Skylines. Tā ir pilsētplānošanas simulācija, kur spēlētājs kļūst par pilsētas mēru un atbild par visu – ceļu tīklojumu, elektroapgādi, kanalizāciju, satiksmes plūsmu un ekonomiku. Šī datorspēle piedāvā plašu funkciju klāstu, kas ļauj projektēt pilsētu gan vizuāli, gan funkcionāli. Cities Skylines piedāvā vairākas iespējas. Pirmais – reāla teritoriju modelēšana. Izmantojot geogrāfiskos datus, ir iespējams veidot pilsētu vai rajonu modeļus. Otrā funkcija ir simulāciju analīze. Spēlē ir ieprogrammēti 29 informācijas rīki, kas ļauj analizēt trokšņu piesārņojumus, iedzīvotāju apmierinātību, satiksmes plūsmu, piesārņojumu un citas funkcijas. Nākošais rīks ir rezidenciālu, komerciālu un industriālu zonu sadalīšana.
Tā dod iespēju strukturēt pilsētu, sadalīt to dažādās teritorijas zonās un blīvuma pakāpēs, kas ietekmēs iedzīvotāju izvietojumu, ekonomikas attīstību un piesārņojumu. Vēl viena funkcija ir ceļu un transporta tīklu plānošana. Datorspēle piedāvā detalizētu ceļa infrastruktūru izveidi, iekļaujot dažādu platumu ielas, krustojumus, apļus, tuneļus un tiltus, tostarp arī sabiedriskā transporta plānošanu. Vēl viena funkcija ir sabiedrisko pakalpojumu pārvaldība. Tas sevī iekļauj izglītības, veselības aprūpes un drošības iestāžu būvēšanu, kas ietekmē iedzīvotāju veselību, izglītības līmeni un drošību. Funkcija dabas resursu plānošana. Tā sniedz iespēju veidot realistisku reliefu, izvietot ūdens baseinus, mežus, kalnus, upes, kas ietekmē pilsētas turpmāko attīstību un industriālo nozaru izvietojumu. Funkcija pilsētu plānošana un tās testēšana. Tā dod iespēju pārbaudīt dažādu plānošanas lēmumu sekas, piemēram, jauna krustojuma būves ietekmi uz kopējās pilsētas funkcionēšanu. Galvenās priekšrocības inženieriem ir ātra un lēta prototipu izveide, kas aizņem ievērojami mazāk laika nekā CAD metode. Vēl viena priekšrocība ir iespēja testēt simulācijas, kā arī spēle piedāvā vieglāku un intuitīvāku vidi, salīdzinot ar profesionālām programmām. Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģiju studiju jomās viens no būtiskākajiem aspektiem ir infrastruktūras sistēmu savstarpējā mijiedarbība pilsētvidē, to projektēšana, pārvaldība un efektivitātes uzlabošana. Datorspēle Cities Skylines piedāvā vairākus rīkus, kas var kalpot kā praktisks un interaktīvs rīks studentiem. Spēlē ir iespējams izveidot ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmu, kur ietilpst ūdens ieguves avoti, ūdens sūkņi, torņi, ūdensvada tīkls, notekūdeņu novadīšana. Siltumapgāde un enerģijas ražošana spēlē nav detalizēta, tomēr ir iespējams izveidot dažādus enerģijas ražošanas veidus. Piemēram, vēja turbīnas, saules paneļus, koģenerācijas stacijas, ogļu spēkstacijas, kā arī kontrolēt enerģijas patēriņu un piegādi dažādās pilsētas daļās. Gāzes apgāde parādās dažādos infrastruktūras elementos, piemēram, sadzīves rūpniecības objektos, kur nepieciešama enerģijas piegāde, industriālajās zonās un piesārņojuma un emisiju simulācijās, kas var būt noderīgs rīks analizējot degvielu izmantošanas ietekmi uz vidi. Kopumā Cities Skylines ir noderīgs rīks studentiem, jo to ir iespējams izmantot kā interaktīvu mācību rīku lekcijās vai laboratorijas darbos, piemēram, pilsētu modeļu izveidē dažādiem scenārijiem. Tas piedāvā plašas iespējas pilsētu plānošanā un inženieru tehnisko risinājumu simulācijas testēšanai, padarot to par vērtīgu interaktīvu mācību rīku. Tagad paskatīsimies uz datorspēlēm no abām pusēm, gan labo, gan slikto. Datorspēles tiek bieži kritizētas par to, ka tās lieki tērē laiku vai padara cilvēkus atkarīgus. Bet vai tiešām tā ir? Patiesībā spēlēm ir arī ļoti daudz pozitīvo aspektu, kurus bieži aizmirstam. Zinātnieki jau sen ir pierādījuši, ka spēlēšana var uzlabot dažādas cilvēka kognitīvās spējas, piemēram, uzmanības fokus un reakcijas ātrums. Spēlētāji spēj ātrāk uztvert informāciju, pieņemt lēmumus un reaģēt negaidītās situācijās. Spēles kā Minecraft vai The Sims trenē telpisko domāšanu. Spēlētājs plāno, būvē un organizē vidi, sākot no mājas iekārtojuma līdz veselas pilsētas arhitektūrai. Loģiskās domāšanas attīstība. Video spēles, īpaši stratēģijas un lomu spēles, prasa analizēt sarežģītas situācijas, plānot nākamos soļus un pielāgoties mainīgiem, negaidītiem apstākļiem. Šādas prasmes ir noderīgas arī reālās dzīves situācijās, veicinot spēcīgāku loģisko domāšanu un problēmu risināšanu. Regulāri spēlējot video spēles tiek trenēta gan ilgtermiņa, gan īslaicīgā atmiņa. Spēlētājs atceras noteikumus, kartes, pretinieku taktikas, sarežģītas stratēģijas un taustiņu kombinācijas. Video spēļu intensīvā vadība, īpaši reakcijas spēles, attīsta precīzu roku kustību kontroli, uzlabo acu koordināciju, kas ir nozīmīgi ikdienas dzīvē. Spēlējot tiešsaistes spēles, cilvēks spēj uzlabot dažādu svešvalodu zināšanas, jo ir jāuzklausa vai jāizlasa, jāapstrādā un jārēģē uz informāciju dažādās valodās, kā arī veicina aktīvu komunikāciju un sadarbību ar citiem spēlētājiem, attīstot sociālās prasmes un spēju sadarboties. Stresa mazināšanās. Iespēja izrauties no ikdienas un atslābināties, saglabājot mentālo līdzsvaru.
Balstoties uz jaunākajiem zinātniskiem pētījumiem, var secināt, ka videospēlēm ir vairākas pozitīvas ietekmes uz cilvēku. Tās uzlabo uzmanības fokusu, reakcijas ātrumu, perifēro redzi, telpisko un loģisko domāšanu. Tomēr ir ļoti svarīgi ievērot līdzsvaru, lai datorspēles veicinātu dažādu prasmju attīstību. Protams, spēlēm ir arī sava tumšā puse. Pārmērīga datorspēļu spēlēšana var radīt nopietnas sekas. Pētījumi liecina, ka datorspēļu spēlēšana īpaši ar vardarbīgu saturu var paaugstināt trauksmi, izraisīt depresiju un noslēgšanos sevī. Jo īpaši žanra spēlēs, kur spēlētājs iemiesojas virtuālā tēlā, notiek personības identifikācija ar spēles varoni. Iejūtoties varoņa lomā, pastāv risks arī attīstīt atkarību un zaudēt saikni ar realitāti. Spēlējot datorspēles ar vardarbīgu saturu, kurā galvenokārt ir atainots agresīvas ainas, spēlētāji nereti kļūst impulsīvāki un mazāk jūtīgi pret vardarbību reālajā dzīvē. Šīs spēles sniedz praktiskus norādījumus ieroču lietošanā un dažādu situāciju simulācijā. Šo parādību sauc par desensitizāciju. Tas ir process, kurā cilvēka emocionālā un fizioloģiskā reakcija uz vardarbību pakāpeniski samazinās, ja viņš tiek regulāri pakļauts vardarbīgam saturam. Cilvēks izjūt mazāku satraukumu, šoku, redzot nežēlīgas situācijas un arī retāk spēj iejaukties reālās dzīves konfliktos vai izjust līdzjutību. Turklāt ir iespējams attīstīt arī morālo atsvešināšanos. Tas ir psiholoģisks mehānisms, kas ļauj cilvēkam attaisnot ētiski nepareizu vai agresīvu rīcību, nesajūtot par to vainas apziņu. Tas ir viens no veidiem, kā cilvēks var iesaistīties vardarbībā, vienlaikus neuzskatot savu rīcību par nepareizu. Daudzas spēles veicina sadarbību un komunikāciju tiešsaistē, taču tās nevienmēr spēj aizvietot reālās sociālās attiecības. Pārmērīga aizraušanās ar spēlēm var ietekmēt vēlmi izolēties no ģimenes un draugiem, kas savukārt var veicināt vientulības un atstumtības sajūtu. Videospēles nereti kļūst par alternatīvu pasaulē, izvairītos no reālās dzīves problēmām. Tās kļūst par bēgšanas mehānismu, veidu, kā izvairīties no realitātes. Datorspēle rada maldinošu ilūziju par šķietami drošu vidi, kurā spēlētājs spēj kontrolēt situācijas un gūt panākums, atšķirībā no stresa pilnās ikdienas. Datorspēļu ietekme uz cilvēku ir daudzpusīga, tomēr pārmērīga un nekontrolēta spēlēšana bieži vien var radīt negatīvas sekas. Jāuzsver, ka ietekme lielā mērā ir atkarīga no spēļu veida, satura un spēlēšanas ilguma. Tāpēc nopietna attieksme pret spēlēšanai veltīto laiku nosaka, vai tās kalpos kā noderīgs un izglītojošs līdzeklis, vai tieši pretēji, kļūst par risku garīgajai un fiziskajai veselībai. Tātad, ja spēles var ietekmēt mūsu domāšanu un uzvedību, rodas jautājums, vai tās var palīdzēt arī mācīties. Izrādās, ka jā. Izglītības pētnieki jau kopš 20. gadsimta 80. gadiem ir pētījuši, kā spēļu mehānika var tikt izmantota mācību procesā. Viņi identificēja galvenos elementus, kas padara spēles aizraujošas, kas ir tieši saistīti ar motivāciju mācību darbā. Videospēles var radīt efektīvu mācību vidi, kur skolēniem tiek skaidri nostādīti mērķi, tiek sniegta tūlītēja atgriezeniskā saite, pielāgojumi sarežģītības līmeņi un aizraujošs sižets. Atšķirībā no tradicionālajām mācību metodēm, kurās skolēni bieži vien ir pasīvi informācijas saņēmēji, videospēles veicinātu aktīvu līdzdalību, problēmu risināšanu un lēmumu pieņemšanu. Šāda pieeja varētu radīt apstākļus, kuros var iestāties plūsmas stāvoklis. Tas ir stāvoklis, kurā cilvēks pilnībā iegrims darbībā un motivācija rodas no paša procesa, nevis no ārējās ietekmes. Spilgts piemērs tam, kā video spēles tiek veiksmīgi integrēts izglītības vidē, ir Minecraft Education Edition, kas ir īpaši izstrādāta populārās spēles versija, kas paredzēta mācībām. Šī platforma piedāvā skolāniem un skolotājiem iespēju veidot, pētīt un sadarboties digitālā pasaulē, vienlaikus attīstot kreativitāti, loģisko domāšanu un komunikācijas prasmes. Spēļu industrija ir viena no tehnoloģiski attīstītākajām pasaulē, un tās inovācijas var būt lielisks iedvesmas avots izglītības tehnoloģiju attīstībai. Datorspēles var kalpot kā rīks, kas apvieno teoriju un praksi, palīdzot studentiem un skolāniem apgūt jaunas zināšanas caur drošiem eksperimentiem un simulācijām. Kopumā datorspēles ir daudz vairāk nekā tikai izklaide. Spēles var gan palīdzēt, gan kaitēt. Pētījumi un prakse pierāda, ka pareizi izmantotas spēles palīdz uzlabot uzmanību, domāšanu un pat sociālās prasmes.
Tās veido jaunu domāšanas veidu un atver durvis nākotnes iespējām. Datorspēle ir tikai instruments. Kā to izmantosi, ir atkarīgs tikai un vienīgi no tevis.